Edmunds Aizkalns. Liepainieks. Es saprotu, ka es esmu tāds riktīgs liepainieks. Uģeni brilli. Tad var kaut kur aizpeldēt. Tā es saprotu, jā, to. Nu. Vispār es esmu tāds brīvdomātājs. Nu, tā pa lielam, jā. Un vienmēr esmu kaut kādā savā tēmā tā dzinis, un tā es arī to radio uztaisīju. To nevar pateikt, kāpēc. Mēs jau nezinām, kāpēc mēs domājam to, ko mēs domājam, jā, un kāpēc mēs kaut ko gribam. Es, piemēram, nevaru pateikt, no kurienes bija tāda impulsa, bet droši vien no skolas vienmēr kaut kā dzejoļu skaitīšanas, tāda publiska runāšana, jā, man ir bijusi. Es izdomāju radio uztaisīt. Kāpēc ne? Vienkārši tāpatās no zila gaisa. Un faktiski jau tas, kas radās jau 90 kaut kādā 1., 2. gadā, ja, tas jau bija vēl, es saprotu, vēl tur 91. gads, tad Komjaunas komiteja, jaunatnes centrs, tur viss vēl bija izpildu komiteja. Tad mēs jau pa bijušajiem Čekas kābeļiem Graudielā, tur es vienkārši zinu, ka tāda bija. Bija tiešie vadi tad uz 19. cehu, jeb uz televīzijas torni, un tur bija atkal kaut kāds vass. Nu, tajā laikā, un arī tagad taču tā notiek, vai ne? Var sakot, mēs to otro programmu Latvijas Radio 2 mēs vienkārši izslēdzām ārā. Tas bija normāli, jā. Mums bija lenšinieki tur sakrauti, jā, tur kasts, jā. Viss tā kā nākās. Tad tā kaut kādas stundas, es neatminos, cik dienā mēs vienkārši, radio Liepāja. Mūsu himna bija Līvu Rožlaukums, jā, tā bija mūsu, tā īstenā radio Liepāja tāda stacija, un pirmā tā radošā komanda bija Igo, bija tāds Valters Vācietis, viņš jau ir citos medību laukos. Tas bija radio, un tad mēs kā vakarā atslēdzāmies atpakaļ. Tur bija tas bez nekādām licencēm. Tā tas sākās. Tas bija īsts ēters, un tā bija pirmā radiostacija. Jā. Man tas iepatikās. Jā. Un arī tās reklāmas, mēs viņus paši izdomājām, jā, faktiski. Visu to veidojām paši, un tad pagāja kaut kāds mirklis, kaut kāds laiks. Dažādas profesijas ir dzīvē darītas, bet laikam tā ir tā, ar ko es varētu būt vairāk vai mazāk pazīstams cilvēkiem. Liepājniekiem, kas šeit dzīvo. Jā, es uztaisīju pirmo radiostaciju. Viena no pirmām arī Latvijā. Radio Liepāja. Es kādreiz labākos tādos savos laikos, radio laikos. Es teicu, ka iedodiet mums tikai daudz ķieģeļus, mēs te paši Liepājā Rīgu uzbūvēsim. Jā. Tā kaut kā, bet tas bija vairāk tāds maksimālisms, tādu vārdu bez apdomu. Jā. Es tā arī jutos, es varu pateikt. Jā. Viņi bija pašpietiekami šī pilsēta. Es nekad neesmu būvējis kaut kādas tālākas mērķis, iekurot, teiksim, tur pasauli, tur kļūt par kaut kādu mega diktoru, kas ierunā Hollywoodas filmu rullīšus. Nē, tā nē kaut kā. Es tā īpaši arī netīksminos ap sevi. Protams, ir patīkami arī jau šo interviju te uzaicina un atcerās. Jā. Es vairāk domāju par garīgām lietām tagad. Jā. Man interesē kaut kādi tur varbūt dažādas reliģijas, jogas, kaut kas pilnīgi cits. Es neesmu nodarbināts daudz ar šīm tēmām. Liepāja, man liekas, manas mājas, vistuvākā vieta, šis gaiss, šī jūra. Man patīk būt par matrozas kuģi, man patīk uzrakstīt kādai dziesmai tekstu. Man patīk būt pludmalē, kaut vai vienkārši bārā ieliet sulu kādam. Jā. Es to visu daru. Kaut kā mēģinu tā dzīvot. Un pozitīvāk un smaidīt vairāk, lai vairāk ir šie cilvēki. Jā. Vairāk smaidi, kaut kā tā mums jādzīvo. Liepājā pirmā video reklāma tika nofilmēta, kurā es filmējos kā aktieris. Es nezinu. Jā, droši vien, ja es braucu ar Mercedes un tā tālāk. Sīkums neatceros. Mēs reklamējām. Tur džeks tāda it kā garā kreklā, jā, ka nevar redzēt apakšbiks. Jā, tāds es skraidīju it kā plikām kājām tikai kreklā. Jā, pie leduskapa pa nakti tāds sižets. Vienkārši man stāstīja, ka tad dāmas tādas vecākas, viņas esot tur līkušas un minējuši, vai man tur bija tās bikses vai nebija. Ja, pilnīgi nopietni tādi. Ir daudzi smieklīgi atgadījumi bija, smieklīgi tādi, tieši tas Liepājas televīzijas laiks, tādi posmi bija Juris Kursteņi jau nelaiķi, ja, diezgan
arī pavisam savādi domājošs, tāds ekstrēma lidojuma cilvēks, savdabīgs. Viņš tēloja tādu tantiņu ziedīti, jā, ar lakati. Tā bija Liepāja, tādām televīzijām ar interesantiem cilvēkiem. Tā ir mana Liepāja, es viņu tā atceros. Visādi laiki. Klubs, mums bija arī klubs vienu brīdi. Tur kāda kristīgā skola tagad vai kas, tad bija mākslas skolas zāle. Bija XTC klubs, saucās Radio Liepāja, kāds ātrais variants. Pat neatceros, vai vienu vasaru vienkārši vai cik. Un tad, jā, ieskrēja maskās, visi ar automātiem, bruņu vestēm, visus pie sienas, pārbaudīja narkotikas, tā visu. Vienkārši. Un ja kas tur ir drusku stiprāk, kāds dažs aizved projām, jā, normāli. Tāda bija 90. gadi. Gribu kādā bufetē tagad ir normāli. Un tas it kā aizmirst, tas viss ir tagad. Vai aizbraukuši prom ir tie, kurus ķēri vai noķēri jau visus. Es nezinu, tagad tā nav. Tagad ir Eiropa, jā. Es nezinu, kā. Dzīve, priekš manis viņa ir stipri mainījusies. Arī radošumā. Tas nav svarīgi. Būt par Radio Liepāju, baigo veids, tas nav svarīgi. Bet svarīgi ir 20 gadus bliest caur radio un televīziju cilvēkiem visu kaut ko stāstīt. Tas tā drusku dīvaini brīžiem liekas. Tomēr jā, tomēr es to daru. Tā jā. Un tad, kad sākās tā krīze, tad pēkšņi to vairs neesmu vajadzīgs vispār. Jā. Arī tā sistēma, varbūt, kurā es biju, jā, ar savu pakalpojumu iekšā, arī viņi nobruka, nojuka. Un tad tagad jāspiežās atpakaļ un pavelti jādara daudz, kas ir vienalga nav svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Tas ir mans tāds, varbūt talants, varbūt kaut kāds, kas, uzrunā tos pašus reklāmdevējus, kas grib, izvēlās mani. Bez tā jau var dzīvot, bet man jau labāk dzīvot, ka tas ir, jā. Tā.